Pastāst lūdzu par presējumām metāla caurulēm un veidgabaliem. Jā, ir tagad, teiksim, uztaisīts remonts vai kaut kāda renovācija taisiet. Ļoti populāri apkurei ir likt šitādas te karbona caurules. Viņas ir 3-metrīgas, taisnas stienas, izskatās diametri no 15 līdz 35. Principā viss tas pats, kas kap ar caurulēm, tikai izturīgākais teiktu neapsūbēs līdz 16 bāriem savienojumi tur. Temperatūra līdz 160 grādiem plusā. Ir vajadzīgs pareizais instruments. Veidgabali tiek presēti. Respektīvi ir šitāds te, teiksim, mufīte, līkums uzpresēts, nozāģējam cauruli. Tad mēs ar, teiksim, šitādu vai līdzīgu šāberi noņemam maliņas, kantītes nost. Šitien ir gumijas blīve iekšā, šitā pārvietojamā mufa. Uztumām, cik daudz vajag, veidgabaliem būs atdurītes, attaisam vaļā, ieliekam gropīti pa vidu iekšā un spiežam vienkārši. Tiks gatavs savienojums. Te ir podziņa, ko attaisīt vaļā. Tā, skatīsimies. Aparāti dažādi. Jā, šito podziņu attaisam vaļā un savienojums sapresēts. O! Stingrs kā nodoklis, vaļā nedabūs, ne? Jā, jā. Galvas ir maināms, jo izmēri dažādi ir. O, šitā jāpavelk uz sevīm un šitās žoklis. Un te ir šitie rimbulīši, kas staigā un tas saspiež. Visi no 15 līdz 35, gan treigabali ar pārējām. Viss, kas apkurei vajadzīgs, gan līkumi, iekša, āra, iekša, dažādi izmēri. Tā kā saliekam sistēmu, galvenais, lai cauruli neizmūk ārā un presējam un ejam tālāk.